Sveiki visapkārt! Šī ir astroloģiskā prognoze no 7. līdz 13. jūlijam. Un kas tad šajā nedēļā ir nozīmīgs? Nozīmīga nedēļa ar to, ka tajā aizsāksies notikumi un tēmas, kas būs svarīgas ilgtermiņā. Akcentēsies gan naudas jautājumi, ko un kā mēs tērējam un kāpēc mēs tērējam naudu. Gan arī svarīgi pirkumi, garantijas laiki. Akcentēts arī būs attiecības. Ceturtdien gaidāms pilns mēnesis Mežāža zīmē, par ko arī pastāstīšu mazliet vēlāk, bet iesākumā paldies tiem, kas skatās mani atkārtoti. Jūsu viedoklis man ir ļoti svarīgs, kā arī jūsu komentāri. Jaunajiem skatītājiem iepazīsimies, mans vārds ir Maija un būšu jūsu astrologs šajā nedēļā. Aicinu piesakot man arī Facebookā un Instagramā, kā arī, ja nepieciešams izpētīt savu horoskopa individuālās prognozes, piesakieties sarunai. Un tā! Nedēļas sākumā, tātad 6. jūlijā, mums ir Venēras Saturna precīzs sekstils, kur vienlaicīgi Venēra iekļaujas harmoniskā konfigurācijā arī ar tālajām planētām. Šajā dienā labi izdarīt plānotus pirkumus, un lai gan dažas idejas attiecībā uz pirkumiem patiešām var no malas izskatīties kā spontānas, tomēr iegādātās lietas kalpos ilgtermiņā, tām būs praktisks pielietojums, laba cenas un kvalitātes proporcija un vispār spēsim izbaudīt prieku par visu jauno. Vispār jau nedēļas sākumā vēl joprojām turpinās arī Venēras Urāna savienojums, kas mūs mudina pamainīt kaut ko Venēras zīmes tēmās. Tātad pamainīt, piemēram, ģērbšanās stilu, imidžu, frizūru. Mēs varam izjust vēlmi nopirkt kaut ko jaunu, kaut ko svaigu, vēl nebijušu, tur nokrāsot matus, izveidot, jaunu matu sakārtojumu vai pavisam kaut ko pārmainīt. Bet atceramies, ka labā ziņa ir tā, ka Saturns joprojām mūs iegruntē, iezemē. Un ja mēs tomēr nolemsim mainīt kaut ko, tas būs uz ilgtermiņu, un mēs ar to būsim apmierināti. Jo šeit tomēr Saturns visu laiku piedalās un izvērtē, vai šī trakā ideja man der vai neder. Bet runājot tālāk par Urānu, tātad te var būt arī kaut kādi spontāni pirkumi, bet šie atkal, atceramies, Saturns piedalās tajā visā, un Saturns ir tas, kas ieliek rāmjos, tas, kas saka, bet vai tu labi izdomāji, vai tev tas rentējās, vai tas ir tavā, plānā, vai tev to tiešām vajag, varbūt bez tā var iztikt. Un te tagad rodas Urāns ar savām pēkšņajām idejām. Tas nozīmē, ka ja mēs kaut ko vēlējāmies iegādāties jau sen, tad šajā nedēļā, vismaz nedēļas pirmajā pusē līdz trešdienai, Urāns var to paskubināt. Beidzot, tagad ir laiks, nopērc taču beidzot to veļas mašīnu, tev jau sen vajadzēja jaunu. Vai iegādājies taču jaunu telefonu, šitais taču tev visu laiku čakarējas, tev atmiņa ir pilna, tur tas neiet. Vai, tur jaunu datoru, tāpēc, ka vecais, procesors vairs nevelk un tā tālāk. Tātad Urāns var paskubināt, bet tas nenozīmē, ka jūs sen par to neesat domājuši. Tātad spontāni pirkumi, bet spontāni pirkumi var būt gan apģērbā, gan interjerā, piemēram, mājās, jūs pēkšņi kaut ko gribat pamainīt, nomainiet tapetes, ja? Tas var būt aksesuāros, tas var būt gadžetos, kaut kādi komunikācijas līdzekļi. Varbūt jūs gribēsiet, modernizēt, jeb kā tagad moderni saka, upgradeēt savu tehniku. Piemēram, nopirkt jaunu telefonu vai kaut kādu jaunu, aksesuāru pie telefona, dators, galu galā jaunu mikseri vai putekļu sūcēju. Kaut ko no tehnikas, kaut ko modernāku, kaut ko progresīvāku, jo Urāns ir arī tāda planēta, kas mudina mūs uz kaut kādiem progresīviem risinājumiem, inovācijām, jaunu skatu uz dzīvi. Te, protams, ir, kā Venēras Urāna savienojums, viņš gan ir izejošs, bet viņš būs spēkā tātad vēl nedēļas pirmajā pusē. Tātad mums ir iespējamas pēkšņas un negaidītas iepazīšanās. Caur draugiem, caur paziņām, kur iepazīties. Varam iepazīties veikalā, uz ielas, stāvot rindā, rīmī kasēs, kaut kur tepat tuvējā apkārtnē, sarunājoties, komunicējot. Šīs iepazīšanās var būt pilnīgi nejaušas, caur draugiem, tepat kaimiņos un tā tālāk. Un, ja jūs jau esiet attiecībās, tad esošajās attiecībās jūs varat
atsvaidzināt viņus, ieviest, tā kā jaunu dzirksti, tā kā atsvaidzināt attiecības, tā kā jauna elpa, jauna atkal aizraušanās, viss kā pirmajā reizē, ja? Tātad turam acis vaļā, skatāmies, neejam pa ielu, tur bakstot telefonu, īpaši, ja jūs gaidat jaunas attiecības, ja jūs esat tā kā iepazīšanās gaidās vai iepazīšanās stadijā, skatāmies, jā, tā ka šīs te nejaušības var pie mums atnākt. Tas, protams, nenozīmē, ka mēs tagad iesim un skatīsimies, kur tad, vai ne? Bet esam atvērti, turam prātu atvērtu un padaram sevi, tā teikt, vairāk pieejamu tādā ziņā, ka, ja mēs būsim tur, iesim pa ielu vai, teiksim, sabiedriskā transportā, tur uzlikuši austiņas un dziļi, kā saka, iegrimuši telefonā, varbūt tā mūsu pasija pakautrēsies mums pienākt klāt un uzrunāt, jo mēs taču esam aizņemti. Tāda tā pamatdoma. Jā, bet te var būt arī pēkšņi notikumu pavērsieni attiecībās, gan uz vienu, gan uz otru pusi. Tātad vai pārējie jaunā statusā, piemēram, mēs precamies, vai mēs sākam dzīvot kopā, vai mēs sadarināmies, vai mēs paziņojam pasaulē, hei, mēs esam pāris, vai mēs kopā pērkam mēbeles, vai mēs kaut ko darām jaunu un pārējiem, tā teikt, jaunā attiecību statusā. Vai arī tieši otrādi, ja attiecības ir sevi izsmēlušas, iespējams ir laiks jaunam dzīves posmam, laiks ir doties tālāk. Tā kā Urāns ir tā kā džokeris, viņš ienes kaut ko negaidītu, bet viņš ienes arī kaut kādas pēkšņas apstākļu sakritības, no malas šķiet, kad ar mums notiek. Tā gadījās, bet patiesībā Urāns ir tāda planēta, kas iedod tev iespējas, bet arī atbrīvo no kaut kā, un patiesībā tas jau ir bijis kas liekas. Mēs tikai varbūt to tā neesam apzinājušies. Ko vēl Urāna Venēras savienojums var ienest šonedēļ? Tie var būt tādi it kā pēkšņi lēmumi nākotnes plānos. Vai, piemēram, nākotnes virzienā, vai arī karjerā. Piemēram, mēs mainām darbu, vai mēs mainām nodarbošanās virzienu, ejam pensijā, vai taisn otrādi, mēs atsākam darbu pēc dekrēta atvaļinājuma. Tātad varbūt pieņemam kaut kādu pēkšņu izdevīgu piedāvājumu darba ziņā, vai arī es saņemos un beidzot paprasu algas paaugstinājumu. Tātad, ko es gribu uzsvērt, lai gan šie notikumi sākotnēji var šķist negaidīti, tomēr atceramies, ka tajos piedalās arī Saturns. Tātad tas ir kā es jau to ilgi domāju, es par to ilgi jau tā kā filozofēju, domāju, apsvēru visus variantus, un tieši tagad es sajūtu, ka tam ir pienācis laiks. Un es pieņemu šo lēmumu, kas no malas izskatās kā spontāns. Tas būtu par Venēras Saturna sekstilu un Venēras Urāna savienojumu. Bet tai pašā nedēļas sākumā, 7. datumā, Urāns maina zīmi, viņš no mierīgajiem un stabilajiem vēršiem pāriet Dvīņos, kur viņš pavadīs nākamos 7-8 gadus. Lai gan skaidrības labad jāteic, ka no 8. novembra līdz nākamā gada 26. aprīlim Urāns vēl atgriezīsies Vērša zīmē, it kā uztaisot tā kā pēdējo pārbaudi, vai mēs labi esam apguvuši un kaut ko pamainījuši Vērša zīmes tēmās, bet tad jau līdz pat 2032. vai 33. gadam Urāns dzīvosies pa Dvīņu zīmi. Kāpēc es saku vai 32. vai 33. gads? Tāpēc, kad Urāns tur taisīs to saucamo arī retrogrādo cilpu, viņš 32. gadā ieies uz mirklīti Vēža zīmē un tad atkal atpakaļ atnāks uz Dvīņiem. Tā ka 7-8 gadus tagad mēs sadzīvosim ar Urānu Dvīņos. Un varētu teikt tā, ka tagad līdz 8. novembrim šis ir kā tests. Ko tad Urāns mums tajos Dvīņos akcentē? Jāteic, ka Urāns ir kā džokeris, tas ienes negaidītu un pēkšņus notikumus tajā horoskopa sektorā, kuram tas iet cauri jūsu individuālajās kartēs, bet kolektīvajā līmenī
te iespējams kādas reformas gan mācību sistēmās, jo dviņu zīme, ka pies cauri urāns atbild par mācībām un vairāk tādu pamatskolas izglītību, gan par cik dviņi ir 2, tad šeit varētu būt arī spēcīga domu polarizācija kaut kādā sabiedriskajā viedoklī. Nu, un principā kopumā es prognozēju tādu nervozitātes un trauksmainības paaugstināšanos, jo dviņu zīmē patīk daudzpusība, dviņiem patīk daudzas plašas zināšanas, bet tā kā no visa kāpa drusciņai. Dviņi var runāt par visu un par neko. Tātad, bet ja te piedalās urāns, kas vēl tā kā uzkarsē nervu sistēmu, uzkarsē prātu, tad tas var tiešām ieviest kaut kādu nervozitāti. Tātad viņu zīmē patīk daudzpusība, zināšanas, komunikācija, bet urāns to visu vēl paspilgtina, ienes vēl lielāku haosu jau tā vieglajā un mainīgajā dviņu zīmē. Un mums šeit būs ļoti jāiemācās šķirot informāciju un saprast, kas no tā visa mums ir svarīgs, kas no tā visa mums patiešām ir vajadzīgs un arī vērtīgs un patiešām, kas mums ir jāizlasa, kas mums ir jāapgūst vai kas mums ir jāiemācās. Tātad te iespējams var palīdzēt arī, prasmīgi lietotais mākslīgais intelekts, jo urāns atbild par tādām progresīvām lietām. Bet kāpēc es runāju par mākslīgo intelektu? Tāpēc, ka tas iespējams mums var palīdzēt orientēties šajā milzīgajā informācijas gūzmā. Tātad, kam būtu jāpievērš uzmanība? Pieskatām savu nervu sistēmu, un to es gribu pasvītrot, burtiski 2 svītrām, 5 izsaukuma zīmītēm un ierakstīt sarkanajiem burtiem. Laikam par nervu sistēmu jāraksta zaļajiem burtiem, tā mierīgi. Tātad, pieskatām nervu sistēmu. Ko tas nozīmē? Ieviešam pareizu dienas režīmu, kas paredz atpūtas stundas, relaksāciju, tā skaitā digitālo detoksu. Tātad noliekam telefonu malā, neskatāmies televizoru, atrodam laiku sarunai ar vecākiem, sarunai ar māsu brāli, sarunai ar bērniem, sarunai ar draugiem, 1 pret 1, nevis caur digitālo vidi. Tātad tas, kas ir bez digitalizācijas, tas, kas ir bez attāluma, tas, kas ir, stabilizē, tas, kas, nerausta uz visām pusēm. Nākamais, ko es varētu ieteikt, iemācamies lietot mums piešķirtās elektroniskās ierīces tādā veidā, lai tie esam mēs, kas tās izmantojam, nevis ierīce diktē, ko un kas jādara. Kaut vai ar to, ka nemitīgi sūta mums paziņojumus kaut kādus no sociāliem tīkliem, no WhatsApp, no Telegram, no kaut kādām citām aplikācijām. Tātad, atslēdzam visus atgādinājumus. Vienīgi varbūt tos, kas mums ir dzīvībai svarīgi, tos mēs atstājam. Tātad atstājam tikai tos atgādinājumus, kas mums ir patiešām svarīgi. Noņemam visus pīkstuļus, noņemam šīs vibrācijas, kas nāk no sociāliem tīkliem. Ejam sociālos tīklos tad, kad mums tiešām tam ir laiks, nevis aiz garlaicības kaut kad, kad mums ir pauze starp darbu, mēs ņemam telefonu un tik scrollējam, un tas tā kā pilnīgi ievelk, un tur ziņas, un tur, un vēl kaut kas, Tātad, atvēlam sociāliem tīkliem noteiktu laiku, nevis scrollējam ekrānu, kad vien mums ienāk prātā. Un šīs ziņas, pat tad, ja viņas tikai parādās kā cipariņi pie aplikācijām, viņas ļoti sit no sliedēm, liekas, tur ir jauna ziņa, varbūt mums vajag viņu izlasīt, varbūt tur kaut kas svarīgs. Kas jums var būt Facebookā svarīgs vai tā pašā WhatsAppā svarīgs? Ja jums būs kāds cilvēks gribēs ar jums sazināties, viņš jums piezvanīs. Ja tas būs steidzami, viņš piezvanīs nevis 1 reizi, bet atkārtoti.
Tātad tas ir vienkārši jau mūsu ieradums ik pa laikam skatīties telefonā, ik pa laikam kaut ko paskrolēt. Un īpaši šajā laikā, kad urāns iet cauri dviņu zīmē, kas atbild par komunikāciju un saziņu un kontaktiem, tas var vienkārši radīt papildu nervu sistēmu. Un es droši vien nebeigšu to atkārtot un atkārtot, ka mums ir jāizstrādā noteikts ritms un režīms. Jāliek tā teikt pretī Saturns, kas saka, bet tu saproti, ar ko tev tiešām vajag sarunāties un ar ko nē. Nu, piemēram, es esmu atstājusi tikai cipariņus pie aplikācijām, un tos es redzu tikai, protams, tad, kad es atbloķēju telefonu, ja? Man nenāk vairs telefonu tie saucamie push-up notifications uz ekrāna, ja? Bet es zinu cilvēkus, kas ir gājuši vēl tālāk, tātad neļaujot aplikācijām vispār rādīt, ja jebkādas norādes par tās aktivitāti. Tātad tas, ka, piemēram, kāds WhatsAppā jums ir atsūtījis ziņu, jūs redzat tikai tad, kad jūs reāli, kad jūs nospiežat podziņu uz aplikāciju, tad jūs redzat, man tur ir tāda ziņa vai tāda. Tātad jūs kontrolējat telefonu, jūs kontrolējat šo te saziņas veidu. Atcerieties agrāk, mums bija viens pats analogais telefons. Un uz viņu varēja piezvanīt tad, kad jūs esat mājās. Jums nebija tā kā visu laiku līdzi digitālā ierīce, kas jūs var patraucēt un izsist no sliedēm jebkurā mirklī. Tagad mēs liekas, man var piezvanīt jebkurā mirklī, es esmu pieejama pasaulē. Vai tas ir vajadzīgs? Nu tātad pārdomājam to, cik daudz tas ir vajadzīgs un cik daudz tas nav vajadzīgs. Nu, galu galā, kā jau es teicu, ja kaut kas būs kādam ļoti steidzams, tad spēkā paliek vienkārši telefona zvans. Nu jā, es vairāk šeit arī nerunāšu par urānu dviņos, jo, manuprāt, te svarīgi būs divi akcenti. Viedokļu polarizācija, jo dviņi ir divi un izaicinājumi ir tātad tieši informācijas telpa, informācijas pārbagātība un trauksme, kas aiz nezināšanas, vai, piemēram, trauksme par to, ka aiz nezināšanas mēs varam palaist garām kaut ko svarīgu, tādēļ mēs cenšamies sekot līdzi it visam, un tas noved pie nervu stresa un izdegšanas. Tātad es to nebeigšu atkārtot, ieviešam digitālo detoksu, ieviešam dienas režīmu, kad mēs kam veltam uzmanību un sakārtojam savas prioritātes. Labi, par to šobrīd pietiek. Nākamais tai pašā 7. jūlijā, un mēs joprojām neesam tikuši tālāk par pirmdienu, te ir Venēras trigons ar Plutonu, kas vienlaicīgi iekļaujas šajā bisekstilā ar visām tālajām planētām, plus pievieno Saturnu. Un atcerieties, es pirmīt runāju par Venēras Saturna sekstilu, es runāju par Venēras Urāna savienojumu, un tagad joprojām par 7. datumu, kas ir pirmdiena, es runāju par Venēras aspektu ar Plutonu. Jāteic gan, ka šis ir harmonisks aspekts, tas rada tomēr ļoti spēcīgu enerģiju, kas var veicināt ļoti dziļas pārmaiņas attiecībās, vērtību sistēmā un veidā, kā mēs sazinamies ar citiem. Un Plutons šeit ienes tādas tēmas kā attiecību transformācija un padziļināšana, jo te var notikt nozīmīgas sarunas, kas ved pie labākas sapratnes un emocionālās tuvības. Iespējams, mēs atklāsim jaunus veidus, kā dalīties savās jūtās un viedokļos, veidojot tādas tuvākas saiknes, patiesīgākas, patiesākas saiknes, tuvāku kontaktu, dziļāku sapratni, dziļāku kontaktu ar otru cilvēku. Tas var nozīmēt arī vērtību pārskatīšanu un autentiskumu. Zināmā mērā arī Urāns ar Venēru, kad viņš savienojas, viņš saka, hei, vai tās ir tavas patiesās vērtības, pārskatās. Un Plutons dara to pašu. Un šeit, negluži to pašu, Plutons iet vēl dziļāk. Ja Urāns vienkārši atšķeļ visu lieko, tad Plutons liek iedziļināties, liek iet dziļumā, un te mēs varam nonākt situācijās, kas liek pārskatīt un mainīt mūsu personiskās vērtības. Mēs varam sajust spēcīgu aicinājumu dzīvot saskaņā ar savu patieso būtību. Te mēs varam arī
nonākt tādos kā meklējumos, kas tad ir mūsu patiesā būtība. Jo viens ir tas, ka mēs zinām un nedarām, vai mums nav iespējas, vai mēs esam pateikuši, nē, mēs to nevaram atļauties, un tad mēs, nē, šodien mēs sākam, jo tālāk vairs nav kur, mēs tā kā bija, mēs vairs nevaram. Bet šeit, ja mēs zinām, kas mēs esam, tad mēs varam atbrīvoties no visiem šķēršļiem, kas to kavē. Šis ir arī brīnišķīgs laiks, lai apzinātos, kas mums patiešām ir svarīgs un saskaņot savu rīcību ar mūsu vērtībām. Ikdienā tas var izpausties kā vēlme atbrīvoties no virspusējām attiecībām vai atbrīvoties no materiālām lietām, kas vairs neatspoguļo mūsu patiesos uzskatus. Tas nozīmē, tātad joprojām mēs esam pie Veneras Plutona trigona, arī ka tas var mainīt komunikācijas spēku un ietekmi, jo Plutons pārstāv varu, spēku, un viņš nāk trigonā pret dvīņu zīmi, kas ir komunikācija un sarunas. Līdz ar to mūsu vārdiem var būt liela ietekme uz citiem cilvēkiem. Mums ir ļoti jāpiedomā, ko un kā mēs sakām, jo tas ļoti atstāja lielu ietekmi uz citiem. Mēs varam būtiski izmainīt citu cilvēku vērtības, uzskatus, un te ir svarīgi nemanipulēt ar informāciju, apzināties ne tikai savu vārda spēku, bet arī uzņemties atbildību par to, ko mēs sakām. Tāpēc es aicinu ļoti uzmanīgi un apzināti izmantot šo spēku. Un, protams, mēs jūtam aicinājumu un spēju izteikties par sarežģītām tēmām ar vieglumu un skaidrību un pat mainīt citu cilvēku viedokli. Šis aspekts ir harmonisks. Un viņš nāk tā kā pret dvīņu zīmi, kas ir par vieglumu, par tādu, it kā nepiespiestu sarunu. Un Plutons atkal ievieš tādas tā kā dziļas tēmas pamatīgi. Līdz ar to varam arī pamanīt, ka mums ir vieglāk iegūt informāciju, kas agrāk bija slēpta vai grūti saprotama, bet arī te ir spēja izteikties par sarežģītām tēmām ar vieglumu un skaidrību. Tātad, ja mums kādreiz mēs domājam, Dievs, kā mēs, lai šo jautājumu paceļam augšā, kā mēs, lai par to izsakamies, kā lai mēs iesākam sarunu, tad atceramies, pirmdiena, 7. jūlijas, mēs varam tiešām atrast pareizos vārdus, pareizo laiku, pareizo vietu, lai izrunātu sarežģītus jautājumus ar vieglumu un tādā nepiespiestā gaisotnē, kaut kā neuzspiežot lietas un tā kā nepārspīlējot šo te jautājumu nozīmīgumu. Protams, Venēra atbild arī par naudas jautājumiem, bet Plutons par dziļumu un varu. Un šajā laikā mēs varam atklāt dziļi slēpto motivāciju paši saviem naudas tēriņiem, tātad, un vispār ieradumam rīkoties ar naudu. Un mēs varam ne tikai atklāt, bet arī pārskatīt veidu, kādā mēs apējamies ar savu naudu, lai iegūtu, lielāku stabilitāti un labklājību. Tātad te var būt kaut kādi transformācijas procesi. Atkal jau interesanta kombinācija. Uz Venēru nedēļas sākumā strādā veselas 3 planētas, kurām ir mazliet atšķirīga ietekme. Tātad Saturns stabilizē, viņš saka, vai tev tas rentējās, vai tev tas der, vai tu to gribi ilgtermiņā. Urāns atšķeļ visu lieko un Plutons transformē. Un Venēra, tātad vēlreiz atgādināšu Venēras tēmas. Tās ir mūsu attiecības, mūsu nauda, bauda, mūsu skaistuma un gaumes izjūta, tā ir mūsu vērtību sistēma un arī kaut kādā ziņā mūsu ķermeniskās sajūtas, kas mums patīk, kas mums nepatīk. Lūk, tāds diezgan spēcīgs nedēļas sākums. Protams, aicinu izmantot šo enerģiju, lai veidotu autentiskāku saikni pašam ar sevi un dzīvotu saskaņā ar savām vērtībām. Tātad, ja vēl mēs nezinām, ja mēs esam vēl kaut kādos meklējumos, kas man der, kas man neder, ko man vajag, ko man nevajag, vai man mainīt darbu vai nemainīt, vai iet citu ceļu, vai šīs attiecības man der, neder, vai kaut kādas lietas, kas ir iegādātas, vai lietas, kuras es taisos iegādāties, vai to man vajag vai nevajag, tad nedēļas sākums ir ļoti piemērots, lai to izvērtētu.
Tālāk jau mēs pārlecam uz ceturtdienu, jo šis viss, ko es pirmīt runāju, tas būs aktuāls pirmdien, otrdien, trešdien. Ceturtdien, 10. jūlijā, pilnmēnesis Mežāža zīmē. Un par šo man visticamāk būs atsevišķs video katrai zodiaka zīmei, ja es pagūšu to uztaisīt, bet kopumā šeit es došu galvenās tēmas, kas var izgaismoties ceturtdien pilnmēnesis laikā. Tātad, pilnmēnesis būs 19 grādos Mežāzī, ceturtdien, 10. jūlijā, pulkstens 23:36 pēc Latvijas laika. Nu, un kas tad ir pilnmēnesis? Tātad pilnmēnesis ir kā pilnbriedz, kā manifestācija, vai arī atbrīvošanās no kaut kā, kas mums vairs neder. Tātad tā ir kaut kādas lietas, ko mēs novadam līdz galam. Tas ir kāds atrisinājums, tā ir kāda kulminācija. Te tiek kaut kas izgaismots, paspilgtināts. Tās ir kaut kādas atklāsmes, tas ir kaut kas, kas ienes skaidrību kaut kādās lietās. Vai arī tas ir kāds iemesls, ko mēs nosvinam, jo to mēs esam sasnieguši. Un tagad pilnmēnesī mēs redzam, kā mūsu vēlmes piepildās, vai arī mēs esam gatavi kaut ko atlaist, atbrīvoties no kaut kā, kas mums vairs nav vajadzīgs. Tātad, šajā pilnmēnesī, pilnmēnesis vienmēr ir opozīcijā Saulei, tātad ir pilns mēnesis Mežāža zīmē, tātad Saule Vēža zīmē. Un šajā pilnmēnesī mums ir jāmāk sabalansēt Vēža zīmes vēlmes, tātad Saule Vēzī, Vēža zīmes vēlmes pēc ģimeniskuma, mājīguma, drošības sajūtas un tādas apčubināšanas ar Mežāža ambīcijām un sabiedriskās jeb sociālās dzīves redzamību, atpazīstamību un novērtējumu. Un interesanti ir, kas mēnesis ir Vēža zīmes pārvaldnieks, un viņš ir pretējā pusē, viņš ir Mežāzī. Tātad te acīm redzami akcents ir par balansu. Cik mums vajag no Vēža zīmes šī te jūtīguma, maiguma un spēja pielāgoties līdz Mežāža zīmes tādam kategoriskam, skaidram redzējumam, kurp es gribu iet, kurp es gribu doties un kur ir mani mērķi. Cits tulkojums šeit būtu gādība un rūpes par mūsu sasniegumiem, disciplīnu un atpazīstamību. Ja, tātad mēnesis Mežāzī. Ko vēl mēs šeit varētu pateikt? Tad pilnmēnesis prasīs uzņemties lielāku atbildību, jo viņš ir Mežāža zīmē, Mežāža ir par atbildību, kā arī cienīt pašiem savas emocionālās vajadzības. Jo mēnesis ir emocionālās vajadzības, mūsu drošības sajūta, mūsu mājas, mūsu miegs, mūsu miers. Protams, katrai zodiaka zīmei tas iekrīt citā sektorā un akcentē mazliet citas lietas, bet atceramies, ka tas tik un tā ir, tātad pārvaldnieks tik un tā ir Saturns, tas ir Mežāzis, kas aktualizē tādas tēmas kā personīgā atbildība. Tātad pilnmēnesis pārvaldnieks Saturns ir Auna zīmē, tātad personīgā atbildība, Auns 1, tātad personīgā atbildība, personīgās robežas, mūsu personīgās saistības un pienākumi, personiskie līgumi, spēja paļauties un rēķināties ar mums, un mums tik un tā šīs tēmas nekur neizpaliks, īpaši, kad Saturns griezīsies retrogrāds pēc pāris dienām, tātad nedēļas beigās, 13. jūlijā. Pilnmēnesis pārvaldnieks Saturns griežas retrogrāds, un viņš atkal saka, bet vai tu uzņēmies atbildību, vai tev ir plāns, vai tev ir mērķis? Lūk. Tātad dažas no pilnmēnesis tēmām mēs jau pazīstam. Tas ir kāds sasniegums, tas ir pilnbriedz, tā ir kulminācija. Tā ir, piemēram, kādu lietu, pie kurām esam strādājuši, pabeigšana. Bet pilnmēnesis ir arī par pretstatu, par saules un mēnesi pretstatu, vai par līdzsvaru, vai par balansu. Tātad tas pretstats ir izvietojušies tātad pretējās enerģijās. Tātad mēs skatāmies, kā mēs balansējam, piemēram, mājas dzīvi ar darbu un karjeru, vai ģimenes vajadzības pret savām personiskajām vajadzībām. Un šajā gadījumā tas ir tāds iekšējais jūtīgums un nedrošība balansā ar ārējo skarbumu un aizsardzību.
Bet, kopumā šis pilnmēnesis mežā akcentē tādas tēmas kā disciplīnu, ambīcijas un paša personīgo atbildību kopā ar karjeru, sasniegumiem un ilgtermiņa mērķiem, kā arī iespēju sakārtot visu un salikt pa plauktiņiem. Tātad nepieciešamās lietas, tātad mums ir mērķis, kā mēs viņu piepildīsim. Tātad iezemējamies, skatāmies, kā tas reāli mums notiek un, protams, skatāmies tātad, sakārtošana pa plauktiņiem iet tajā zodiakas sektorā, par kuru mums atbild mežāzis. Tātad galvenās tēmas šeit ir disciplīna, mērķi, tālējoši plāni, sasniegumi, rentabilitāte un novērtējums. Un novērtējums var nozīmēt arī nopēlumu vai publisku izgāšanos, tā ka domājam, ko mēs sakam, domājam, kā citi mūs redz, domājam, ko mēs tā kā rādam pasaulē. Visas iekšas uz ārā nav jāizliek, privātas lietas nav teikts, kad ir jārāda pasaulē. Tātad domājam, skatāmies, kā tas uz mums atsaucās. Bet neuztraucamies, jo tas Saturns arī griezīsies retrogrāds. Mazlietiņ es par to vēl parunāšu. Bet ja mēs tagad runājam tālāk par nedēļas nogali, piekdienu, sestdienu, svētdienu, piekdiena mums ir tāda arī dziļā diena, jo tur ir mēnesis savienojums ar Plutonu, un tas rosinās iegremdēties tādās dziļās tēmās. Te var uzpeldēt arī kaut kādas tēmas, kas ir tā paslaucītas pagultē. Ja? Par to es domāšu rīt. Tas man ir par smagu, tas man ir par smacējoši, tas man ir pārāk personiski, tas man ir pārāk ievainojoši. Bet vienlaicīgi tas var arī, ziniet, tā kā, kad mēs izspiežam strutas, ja no kaut kāda sena perēkļa, ja, ka mēs, tas ir sāpīgi, bet mēs tātad šajā dienā mēs varam nodarboties ar detoksikāciju, emocionālo, digitālo, fizisko, jebkas, ko jums šis vārds nozīmē. Tātad atbrīvojamies no sārņiem, iztīram sevi no tā, no tā, kas tur ir liekas, ja. Tātad emocionāli, fiziski, garīgi, visos plānos. Sestdiena, 12. jūlijas mēnesis iet cauri ūdensvīra zīmei, un tas vairāk aicinās uz tādām sabiedriskām aktivitātēm. Te mēs varam tikties ar draugiem, apmeklēt publiskus pasākumus, tikties ar domu biedriem, diskutēt par idejām, kas mūs aizrauj. Tā ir tā kā tāda kolektīvais radošums, kur mēs sanākam kopā ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem un apspriežam kaut kādas lietas, jautājumus. Vienalga, vai tas ir jūsu deju kolektīvs, koris, vai kaut kāds tehniskās jaunradzes pulciņš, vai kāda sociālā organizācija, pie kuras jūs piedarat, vai labdarības pasākums. Tātad, šeit mums var būt svarīgi izdarīt kaut ko vairāk, kā ne tikai priekš sevis, kaut ko, kas nes labumu arī citiem. Bet tā var būt vienkārši tāda sajūta, ka mums vajag brīvību, mums vajag svaigu elpu, mums vajag tādu atpūtas dienu pēc kaut kādām smagām pārdomām, un tāpēc mēs tiekamies ar draugiem, mēs runājam, mēs, tāda kā, tāds svaigas elpas malks pēc, tiem dziļumiem, ko mums nes piekdiena. Un tālāk svētdiena, 13. jūlijas, svētdiena ir vairāk piemērota tieši atpūtai un kaut kādu iesākto darbu pabeigšanai. Es vēl runāšu par retrogrādo Saturnu, kas arī griežas retrogrāds, viņš gan retrogrāds griežas pašā, vakarā, tur gandrīz nakts vidū. Bet pa dienu chill out, jūtamies brīvi, pārdomājam par to, ko mēs patiesībā gribētu darīt dzīvē, kas būtu mūsu patiesais es, kāda ir mūsu patiesā būtība, jeb kā tagad moderni ir teikt, kas ir mūsu autentiskais es. Un te ir iespējams paskatīties uz lietām arī kādā nestandarta veidā, ar svaigu pieeju, it kā no malas, bet tam ir vajadzīgs mierīgs prāts. Tā ir ļoti radoša enerģija. Tādēļ varam piedzīvot arī kādas pēkšņas atklāsmes, vai vienkārši sajusties kā notikumu vērotājiem no malas. Jo mēnesis, kad iet cauri ūdensvīra zīmē, viņš ir tā kā tāds nepiesaistīts cilvēks. Viņš ir vērotājs no malas, viņš tā kā izlec no situācijas un tīri ar prātu vēro tā, tas ir tā, un pēkšņi,
bet to taču var darīt pilnīgi citādāk, ja? Un tāds ir mēnesis ūdensvīrā. Jā, tomēr, chill out visu dienu, svaigu elpu un tā tālāk, bet, kā jau es teicu, svētdien mums ir nozīmīgi ar vēl vienu notikumu, tātad Saturns griežas retrogrāds, un tikko kā esošajā pilnmēnesis iespaidā, tas var likt mums vēlreiz pārdomāt vai aktualizēt tēmas, kas saistās ar mūsu personīgajiem mērķiem. Principā jau es jūs aicinu vērot to, kādas lietas izgaismojas ar pilnmēnesi. Un tas nenozīmē tieši ceturtdien. Tas varbūt tēmas var aktualizēties arī trešdien, arī piekdien. Tātad pilnmēnesis enerģija nav, kā saka, tikai tajā dienā uz to konkrēto laiku. Viņa sākas mēs jau jūtam dienu iepriekš un dienu pēc, ja? Tātad mēs vērojam, kas notiek ar mūsu personiskajiem mērķiem, ar sasniegumiem. Var aktualizēties kādas tēmas ar dzīves virzienu, novērtējumu un atzinības apliecinājumiem vai nopēlumu, kā arī personīgo atbildības sajūtu. Un Saturns griežoties retrogrāds svētdien un arī jau iebraucot nākamajās nedēļas pirmajās dienās, viņš var akcentēt atkal šīs tēmas, kas izgaismojas jums pilnmēnesī. Ja mēs paskatāmies tagad uz nedēļu kopumā, tad šeit vienlīdz labi sadzīvo pēkšņi notikumu pavērsieni ar jau labi plānotu rīcību. Te izgaismojas sasniegumi, kulminācija un pilnbrieds ar ilgtermiņa pārmaiņām. Te ir arī nopietni lēmumi ar kardināliem risinājumiem vai diezgan striktiem kaut kādiem uzstādījumiem vai striktām pārmaiņām. Un arī akcentējas dziļās tēmas, kas pasniegtas ar vieglumu un pat zināmu rotaļīgumu. Tāda nopietna, nenopietna nedēļa, kas kopumā nesies atvieglojumu, prieku un sevis padziļinātu izpratni. Kā parasti aicinu īkšķīšot, abonēt un dalīties ar šo video, ja zināt vēl kādu, kam šis varētu būt interesanti. Uzrakstiet komentāros, no kā jūs plānojat atbrīvoties un kas ir piepildījies šonedēļ, un tiekamies nākamajos video. Atā!